Šodien jebkurš skolēns var viegli uzsākt maksas reklāmu, un tas kļūst vienkāršāk pateicoties neironu tīkliem. Bet ziniet, patiesībā tas nav tik vienkārši. Daudzi, kas mēģināja palaist reklāmu paši vai ar freelanceru palīdzību, saskārās ar to, ka rezultāti nebija tādi, kā gaidīts. Patiesībā reklāmas uzsākšana ir tikai neliela daļa no lielā darba. Lai gūtu panākumus, ir jāveido pareiza stratēģija, radoši jāpieiet kreatīvajiem un tekstiem, bet vissvarīgākais – jāanalizē rezultāti. Saprastu, kur ir problēma, ir jāprot lasīt skaitļus. Mēs pastāvīgi strādājam pie mūsu analītisko atskaišu uzlabošanas. Mūsu digital marketing control center mēs sekojam maksas reklāmas rezultātiem un ik mēnesi sniedzam atskaites klientiem. Šeit ir apkopoti visi svarīgie dati, un mums pietiek viena skatiena, lai saprastu, ko vajag uzlabot. Un mūsu klientiem nav jāiepazīstas ar reklāmu platformu sarežģītībām. Kāda ir jūsu pieredze ar reklāmas kampaņām? Vai analizējat datus pēc to uzsākšanas? Dalieties komentāros!